Veikot. Gadījumā, ja pamatlīdzekli nepieciešams izveidot manuāli, tad to neveido ne piegādātāja rēķins, ne avans norēķins, tad modulī pamatlīdzekļu sarakstā ar plusiņu veido jaunu pamatlīdzekļa ierakstu, kuram attiecīgi te norādi aprakstu, norādi, kādas grupas pamatlīdzeklis tas būs, izvērtē, vai tā nepieciešams ražošanas iekārtas nosaukums. Manā gadījumā nē, tāpēc to izdzēsīšu. Un nepieciešama ir iegādes vērtība un iegādes datums, kad tad šis pamatlīdzeklis ir iegādāts. Tad faktiskais, īstais pamatlīdzekļa iegādes datums. Tad, ja mēs pamatlīdzekli vadam manuāli, visticamākais tas ir saistīts ar pamatlīdzekļu sākuma atlikumu pārnešanu, un šis pamatlīdzeklis varbūt ir iegādāts kaut kad iepriekš izmantojot citu grāmatvedības uzskaites sistēmu, tad šis datums varētu būt mums arī tāls, piemēram, pagājušā gada 1. februāris. Tad kāda bija iegādes vērtība 2022. gada 1. februārī? Lai pamatlīdzekli turpinātu lietot, vai tam spētu aprēķināt nodokļu nolietojumu, vai lai tam spētu aprēķināt nolietojumu un attiecīgi to nogrāmatot, tev vēl nepieciešams ir izvērtēt, vai ievietotā nolietojuma metode atbilst tam, kāds pamatlīdzeklis tas ir, ja būs cik ilgu laiku šie 10 000 tika paredzēti nolietot pamatlīdzekļa iegādes brīdī. Pamatlīdzekļu informācijas uzskaitai vērtīgi noraidīt arī piegādātāja rēķina numuru, daudzumu, cik tad šajā pamatlīdzeklī ir, ja tas sastāv no vairākām vienībām, varbūt tam ir zināms kāds sērijas numurs, materiāla atbildīgā persona, vai varbūt kāds cits no departamenta objekta vai šiem datuma laukiem. Bet, lai sistēma spētu aprēķināt nolietojumu, tai vēl nepieciešams pamatlīdzekļa kods, jeb numurs, kuru attiecīgi tad mums saglabājot šo ierakstu un nenorādot, sistēma piešķirs automātiski kā nākamo brīvo numuru. Bet attiecīgi tā kā šis mums varētu būt vecs pamatlīdzeklis, tad mēs viņam piešķirsim cita pamatlīdzekļa numuru, jeb citu pamatlīdzekļa ieraksta kodu. Kas svarīgi, pamatlīdzeklis ir izveidots, un šāds pamatlīdzeklis var aprēķināt sev nolietojumu vai attiecīgi arī to nogrāmatot. Taču, lai viņš spētu funkcionāli strādāt un radīt konkrētas ieraksta izdrukas un pareizus datus atspoguļot arī atskaitēs, tam nepieciešams ir iegādes fakta apliecinājums arī grāmatvedības reģistros. Jeb, lai šo informāciju par 10 000 iegādi un uzkrātu nolietojumu, ja tāds šim pamatlīdzeklim ir zināms, varētu atspoguļot galvenā grāmata. Tad atgriežoties pie pamatlīdzekļa iegādes, izmantojot piegādātāja rēķinu, kad mēs nopirkām kādu no šiem datoriem, atceramies to, kad šī pamatlīdzekļa iegādes dokumentā, ja piegādātāja rēķinā, mums bija atzīme par pamatlīdzekli un tā numuru, un attiecīgi šī pazīme aizgāja arī uz konkrētā pamatlīdzekļa grāmatojuma parametru otro daļu, kur katra no rindām ieguva savu atsauces tabulu, pamatlīdzeklis un konkrētu numuru, kura pamatlīdzekļa iegādes faktu šis darījums atspoguļo. Tad, ja pamatlīdzekļi veido manuālā veidā, kaut kur sistēmā ir nepieciešams būt grāmatojumam, kas šo te pamatlīdzekļu iegādes faktu, un, ja tam ir zināms kaut kāds uzkrāts nolietojums, attiecīgi iegrāmato un arī marķē ar šo pamatlīdzekļa tabulu un konkrētā pamatlīdzekļa numuru. Ja veca pamatlīdzekļa gadījumā, mainot iepriekšējo grāmatvedības uzskaites sistēmu uz Moneo, tev būs sākuma atlikuma grāmatojums, kas varētu būt viens no grāmatojumiem, kas vecu pamatlīdzekļu iegādes vērtību un uzkrātos nolietojumus sevī satura. Kādas ir sekas tam, kad šāda grāmatojuma nav? Ja mēs konkrēto veco pamatlīdzekli izsaucam uz priekšskatījumu,
tad mēs varam redzēt to, ka šī konkrētā pamatlīdzekļa izdrukā neparādās iegādes fakts, kuru attiecīgi pamatlīdzeklim par datoriem tā izdrukas kartiņā mēs redzam. Tad šī ir tā vieta, kur iegādes fakts konkrētā tabula grāmatojumā un tās atsaucas kods atrod šo iegādes faktu pret konkrētu dokumentu. Ja es dotajā momentā atrastu piegādātāju rēķinu, ar kuru tika konkrētais zelta krāsas dators iegādāts, atvērtu tā grāmatojumu un apzināti vai netīšām šo konkrēto zelta krāsas datora rindas kontu nomainītu un šādas izmaiņas saglabātu, es panāktu situāciju, kad konkrētajam pamatlīdzeklim, tad šis būs sudraba krāsas, tad mums ir zelta krāsas dators, ka šī pamatlīdzekļa grupa satur kategoriju, kuras konts vairs nesakrīt ar iegādes dokumenta grāmatojumu kontu. Šajā mirklī, ja mēs šī pamatlīdzekļa kartiņu izsaukt uz priekšskatījumu, mums ir pazudis šis iegādes fakts.